Bija man paciente, kurā atputusies janvārī, Centrālā Amerika, tur kaut kāda, ne to Gvadelupa, ne to kaut kur, un atbraucot uz Rīgu, viņa pamanīja, ka viņa ir iekaisumiņš matu, galvas mataina daļa, mēs varam brīles visi ņemt nosti, un griezusies pie dermatologiem. Dermatologi izrakstīja viņai antibiotikas, jo pateica, ka viņai ir folikula iekaisumiņš, matu saknīca iekaisumiņš. Viņa izdzēra, iekaisumiņš pārgāja, viņa izbrauca uz Maltu. Maltā viņai atkal atjaunojas iekaisums, viņa griezusies Maltā pie ārstā, pie ķirurga. Viņš arī izrakstīja viņai antibiotikas, jo pateica, ka folikula iekaisumiņš. Un tad viņa atlīdoja atpakaļ, tas jau bija martā sākums, jā, un atnākusi man un saka, ziniet, tur droši vien cistiņa ir, viņu jāizgriež. Es domāju, diezgan ātri tā cista izaugusi pa 2 mēnešiem, galvas matainā daļā tāda cista diezgan liela ar izdalījumiem. Es saku, man liekas, ka tur nebūs cista. Tā arī bija. Tur var cekot, bija, un tas bija griežot, es domāju, interesanta cista. Viņa kustās ar kājiņām, tik skaista. Tas bija kāpurs, muša no Centrālas Amerikas iekodusi un ievadījusi tur var cekot visas padarīšanas, un tas kāpurs izaudzis, 2 reizes antibiotika terapija bija nomirinājies, un tad tomēr saka augt. Es kāpurus diezgan biju vilkusi ārā no zemādas, bet mirušos dzīvu ar visu ligzdiņu pirmo reizi.